Esmu pēdējais bērnu alergologs, pašreiz bērnu pneimoloģijas rezidentūrā. Un tēma, ko pārunāsim tagad šodien kā pirmo, būs par jaunāko terapiju CF pacientiem. Runāsim par citiskās fibrozes transmembrānā olbaltuma modulatoriem, kas tie ir, ko tie dara, kādi ir ieguvumi un arī izaicinājumi, blaknes, ar ko nākas sastapties. Tad ievadām. Cistiskā fibroze ir autosomāli recesīva saslimšana, ko izraisa mutācijas citiskās fibrozes transmembrānā olbaltuma regulācijas gēnā. Ko tas nozīmē, šis autosomāli recesīvais iedzimšanas ceļš, ka ir nepieciešama viena mutācija būs no viena vecāka, otra mutācija būs no otra vecāka, un sastopoties kopā šīm te divām mutācijām, slimība izpaudīsies. Patreiz literatūrā ir redzami dati, kad pasaulē ar šo saslimšanu ir ap 105 000 pieaugušo un bērnu kopsumā, un 1989. gads tik sen jau ir atklāts CFTR gēns, un patreiz jau ir nonākts līdz tam, ka ir atklātas 2000 mutācijas, kas ir šajā gēnā. Ne visas izraisa cistisko fibrozi, dažām nav zināma tā klīniskā nozīme, bet ir atklātas šīs te 2000 mutācijas. Kopš šī gēna atklāšanas izpratne par šī gēna loma ir pieaugusi ļoti milzīgā ātrumā. Tas ir uzlabojis diagnostiku, terapiju un atvēris durvis arī specifiskai terapijai, kas mērķēta uz atbilstošu mutāciju. Un tātad, lai mēs runātu par šiem te medikamentiem un kā tie strādā, ir jāsāk ar pašu pamatiņu. Tātad sāksim ar ceļojumu pašā šūnā. Tātad es jūs aicinu ieskatīties šūnas pašā kodolā, kas ir pati svarīgākā vieta, kur atrodas pati svarīgākā informācija, tātad DNS, kuras satur visu mums šo te ļoti būtisko informāciju. Viss šis ceļojums no DNS gēna līdz proteīnam ir ļoti sarežģīts, bet stingri kontrolēts katrā šūnā. No DNS tiek paņemts neliels fragmentiņš un pārrakstīts. Jā? Tad mēs skatāmies kodolā, kad paņemts mazais fragmentiņš, un to dara specifiskā RNS, un tikai šajā brīdī šī informācija var izkļūt ārpusē no šūnas kodola. Tālāk jau notiek miedarbība ar speciālu kompleksu, kas saucās ribosomas, kur nāk tā kā jau cita RNS, kas ļoti smagi strādā un komplektē proteīnu. Gadījumā, ja tātad DNS nav nekādas mutācijas, proteīns veidojas vesels, viņš ir kā krellītes, kur katra pērlīte seko viena otrai, un viņš viegli var ieņemt nepieciešamo formu, viegli var nokļūt līdz šūnas virspusē un viegli veikt savu funkciju. Savukārt gadījumos, ja ir mutācija, tālāk jau šī te nepareizā informācija aiziet līdz pat olbaltumam un kādas pērlītes trūkst. Gadījumā, ja pērlītes trūkst, tad izveidojas nepareiza forma, vai šis proteīns ir lēnāks, vai viņš ir nestabilāks, un līdz ar to nevar pilnvērtīgi veikt savu funkciju. Šeit mēs jau esam nokļuvuši līdz membrānai, kur tālāk jau šī ir tā vieta, kur šis te olbaltums, kurš ir izveidojies, veic savu funkciju. Ja, un tādā gadījumā, kad viņš ir vesels, viņa galvenais uzdevums ir koordinēt chlora un ūdens transportu, un vienlaicīgi viņš regulē arī citu blakus esošu olbaltumu, kurš nodrošina nātrija reabsorpciju. Bet šajā gadījumā viss ir līdzsvarā, un šīs te virs epitēlija viss ir hidratēts un var veikt savu nepieciešamo funkciju. Bet, ja ir tātad mutācija, proteīns veidojas izmainīts, bet ir arī svarīgi zināt to, ka mutācijas pavisam var iedalīt 6 klasēs. Ja tātad ir 1. klases mutācija, tātad tālāk par kodolu nekas nenotiks. Ja, tātad proteīns neveidosies ārā no kodola, nekas neaizies, viss apstāsies iekšā kodoliņā. Ja ir 2. klases mutācija, tad jau šis te viss process caur kodolu notiek, viņš
iziet ārpus šūnas, proteīns veidojas, bet tālāk jau viņš tiek nepareizi salocīts, jau specifiskā tādā Golgi kompleksā, un tur viņš arī paliek, un viņš nespēja nokļūt līdz šūnas virsmai. Ja ir 3. klases mutācija un īstenībā arī pārējās mutācijas, viņas nokļūst līdz šūnas virspusē, bet, piemēram, šī 3. klases mutācijai, viņai nokļūst līdz šūnas virspusē, bet savu funkciju nevar veikt, jo vārtiņi ir slēgti. 4. klases mutācija arī ir šūnas virspusē, bet šī darbība visa caur to chloru, šis transports ir ļoti, ļoti lēns, līdz ar to gala rezultātā arī ir traucēts. Tālāk jau 5. klases mutācija proteīns ir, viņš veidojas, nokļūst līdz šūnas virsmai, bet viņš ir veidojies ļoti mazā daudzumā. Un savukārt 6. klases mutācija, tad arī proteīns ir, viņš nokļūst līdz šūnas virsmai, var veikt savu funkciju, bet viņš ir ļoti nestabils. Tātad viņš darbosies īsāku laika periodu. Nu tā. Tātad esam iepazinušies ar visām 6 mutācijas klasēm. Kas tad notiek epitēlijā, kad šī funkcija nenotiek pilnvērtīgi? Jā, tātad mēs redzam šeit, ka chlora transports nenotiek, līdz ar to ūdens arī vairāk paliek šūnas iekšpusē un neiet ārpusē. Līdz ar to traucēta arī šī nātrija reabsorpcijas regulācija, un arī viņš par daudz tiek reabsorbēts atpakaļ šūnā. Ja? Tātad viss ir izmainīts, un šīs epitēlija, šī virsējā kārta ir dehidratēta, veidojas sabiezētas kļotas, kas arī tiek uzskatīts par infekciju un iekaisumu veicinošu vidi. Bet jāsaka, ka šis olbaltums, un arī ko ir svarīgi saprast, ir vairākos orgānos. Epitēlija šūnās, tātad gan dziļie elpceļi, gan augšējie elpceļi, gan aizkuņa dziedzeris, gan aknas un žultsceļi, gan smadzenes. Līdz ar to tajā brīdī, kad tiek traucēta šī olbaltuma funkcija, tad simptomi var būt no visām šīm uzskaitītajām sistēmām. Bet tad vairāk par elpceļiem, ka krēpas paliek viskozas, biezas, pasliktinās mukociliārais klīrens. Mukociliārais klīrens nozīmē to, ka skropstiņas, kas mums visiem ir elpceļos, gadījumā, ja šīs gļotas ir ļoti biezas, viņas neveic savu funkciju. Viņu funkcija ir izvadīt patogēnus ārā no elpceļiem, ja? Un šajā gadījumā viņu kustība ir traucēta. Jāsaka, ka pie cistiskās fibrozes ir nepietiekama arī imūnā atbildes reakcija uz dažādiem uzbrukošiem patogēniem. Līdz ar to veidojas ļoti labvēlīga vide kroniskai infekcijai, plaušu iekaisumam un attīstās arī struktūrāls elpceļu bojājums. Ja? Kā mēs šeit redzam, rodas tāds kā apburtais loks. Biezas gļotas, samazināts klīrens, lielāka iespējamība kroniskai infekcijai, iekaisumam, rodas elpceļu struktūrāls bojājums un arī epitēlija bojājums. Līdz šim mēs darbojamies uz visiem šiem aburtā loka punktiem. Ja? Tātad mēs nodrošinām šo krēpu viskozitāti ar inhalācijām, lai šķidrinātu krēpas, atvieglotu atkrēpošanos, samazinātu gļotu nosprostošanos elpceļos. Fizioterapija ļoti būtiska, jā, dažādām tehnikām, krēpu izvadīšanai, elpošanas vingrinājumi, regulāras kustības, kas ir ļoti svarīgas, un arī šī infekciju un iekaisuma kontrole. Tie būtu vai nu antibakteriālā terapija vai arī pretiekaisuma terapija, skatoties pēc situācijas. Tālāk. Lūk, redzams, kā dinamiski ir pieaugušas gan izpratne par šo slimību, gan diagnostiskās iespējas, gan arī kā ir pa punktiņiem nācis klāt dažādas šīs pieeja terapijai, gan nodrošinot aizkuņa dziedzera enzīmus, gan saprotot, cik svarīgs ir elpceļu klīrens, antibakteriālā terapija, un pamazām nonākot jau līdz augšpusītei, kur ir jautājums, kas tad nākamais, un kas arī ir patreiz, ir šie CFTR modulātori. Tie tātad ir medikamenti, kas mērķēti uz šo bojāto CFTR olbaltumu. Jā, un pašreiz ir 2
Tātad ir potencētāji un korektori. Potencētājs ir viens, tātad ivakaftors, kuru iespējams lietot monoterapijā vai kombinācijā ar korektoriem, kas būtu vai nu lumakaftors, tezakaftors vai eleksakaftors. Ja? Tātad pirmais licencētais modulātors ir 2012. gadā bija potencētais ivakaftors. Ko tad dara potencētāji? Šī te potencētāja uzdevums ir darboties šūnas membrānas līmenī un turēt kanāliņu atvērtu, nodrošinot jonu transportu. Jā, tātad viņš darbosies tikai uz olbaltumu tad, kad viņa atradīsies šūnas membrānā. Tas, kas būs tur pirms tam, iepriekš viņš uz to nedarbosies. Tātad viņš nodrošina šo te stabilitāti membrānā un atvērtu kanāliņu. Korektori uzlabo transportēšanu, locīšanu un apstrādi līdz šūnas virspusē. Tādējādi tiek palielināts olbaltuma daudzums šūnas virsmā, un līdz ar to tas darbojas sinerģiski ar potencētāju. Lūk, tātad punktiņi, kā redzam šajā gadījumā, ja ir šī trīskāršā terapija, tad korektori ir 2. Tezakaftors, eleksakaftors, un viņi katrs piestiprinās savā vietiņā, tādējādi pastiprinot šo te savu darbību. Līdz šim, kad bija dubultā terapija un bija viens korektors medikamentam, tad viņam bija tikai šī te viena vietiņa, kur viņš piestiprinājās, līdz ar to mazāka šī te iedarbība un arī efektivitāte. Arī pētījumos efektivitāte ir arī bijusi, kur monoterapijā lietots ivakaftors, bet dinamikā tātad pēc tam pieliekot dubulto terapiju un jau trīskāršo terapiju, efektivitāte ir labāka, skatoties uz plaušu funkcijas labošanos, sviedu provi, piemēram. Tātad eleksakaftors, tezakaftors, aivakaftors, tātad ieviešana klīniskajā praksē daudziem cilvēkiem ar cistisko fibrozi ir būtiski mainījusi dzīvi, un šī kombinācija ir pierādījusi augstu efektivitāti CFTR funkcijas palielināšanā cilvēkiem, kur ir DLTF 508 mutācijas homozigoti vai heterozigoti, vai arī cita mutācija, kas atbild uz šo te modulātoru terapiju. Šādi tad ir attīstījusies šo te modulātoru izpēte, apstiprināšana un ieviešana klīniskajā praksē jau sākot ar iepriekš minēto ivakaftoru 2012. gadā. Tālāk jau kombinētā terapija ir sākta ievies 15. gads lumakaftors, ivakaftors, 18. gads tezakaftors, ivakaftors, un jau ir tas 19. 20. gads, kad jau ienāk trīskāršā terapija, sākotnēji no 6 gadu vecuma. Drīz arī Latvijā tiek uzsākta terapija ar modulātoriem. Un jau no 23. gada Latvijā jau daļa pacientu saņēma trīskāršo terapiju, un drīz jau, kad tika apstiprināta šīs terapijas drošība lietošanā no 2 gadu vecuma, tad jau arī no 2025. gada mūsu pacienti, tiem, kam atbilstošas mutācijas, sākot jau no 2 gadu vecuma, saņem šo te trīskāršo terapiju. Ir ļoti svarīga pareiza šo te medikamentu lietošana, vēlreizīti atgādināšanu, par ko arī runāja daudz iepriekšējā lekcijā uzturu speciālisti. Tiek lietoti tad 2 reizes dienā, 12 stundu intervālu, jālietot augstu saturošu uzturu, noteikti kopā ar aizkuņa dziedzera enzīmiem, citādi ir samazināta absorpcija. Un efektivitāte, kādas tad ir? Šeit es sāku ar vienu ļoti plašu pētījumu, kur tad šī efektivitāte ir pētīta, iesaistot vairāk kā 16,000 pacientu, kur salīdzināti 5 gadu dati pirms šīs terapijas un 2 gadus pēc terapijas. Un salīdzināti daudz dažādi dati, gan bāzinājumu biežums, plaušu funkcijas, labošanās hospitalizācijas biežums, bakteriālie patogēni, ķermeņa masas indeks, komplikācijas un arī aknu funkcionālie rādītāji.
Viens no galvenajiem mērķiem ir samazināt plaušu pāsinājumu biežumu, jo pāsinājumi ir saistīti ar plaušu funkcijas samazināšanos, kā arī līdz ar to samazināta dzīves kvalitāte. Tādēļ šādi dati, šajā tabuliņās jūs varat redzēt 5 gadi līdz terapijai, un kur ir šī svītriņa, tad ir sākts medikaments, un ir 1 gads un 2 gadi pēc terapijas. Tātad mēs redzam, ka ir gan kopējais pacientu procentuālais daudzums, gan arī katram pacientam individuāli atsevišķi, gan pāsinājumu, gan hospitalizāciju biežums ir samazinājies. Ja? Un tātad kopējais pāsinājumu daudzums samazinājies par 79%, un kopēja nepieciešamība būt stacionārā un ārstēties bija samazinājusies par 74%. Arī plaušu funkcija tātad skatīta, un redzams, ka pirms terapijas plaušu funkcija bija tātad 5 gadu garumā bija ar tendenci samazināties, bet 1 gadu pēc terapijas uzsākšanas jau ir strauji pieaugums, un arī 2 gadus pēc terapijas tas pieaugums vairs nav tik strauji, bet viņš ir, var sakot, viņš saglabājas noturīgs vēl šajā laika posmā. Tātad tas, ka ir uzlabojusies plaušu funkcija un samazinās arī pāsinājumu biežums un nepieciešamība lietot antibiotikas, norāda arī uz šo slimības modificējošo efektu, ja, jo tātad izmainās slimības gaita ar šo iespēju uzlabot prognozi. Ķermeņa masas indeks. Ja, šis pa kreisi ir šis pētījums ar šiem 16,000 pacientu, tad vidēji ķermeņa masas indeks pieauga no 22,1 līdz 23,6, un blakus es paņēmu citu, tas ir multicentru pētījums Itālijā, kur arī skatīts šī ķermeņa masas indeksa pieaugums, kas ir straujāks pirmajos 6 mēnešos, un pēc tam jau ar tendenci bija stabilizēties. Šeit ir jāpiemina viens no izaicinājumiem, jo saprast, kurā brīdī ir šis pozitīvais efekts, jo ir svarīgi, ka ir pietiekami ķermeņa masas indeks, jo tas ietekmē arī plaušu funkciju un pāsinājums, bet neaiziet jau tajā virzienā, kad ķermeņa masas indeks paliek par lielu, un var attīstīties jau citas ar to saistītās problēmas. Sviedu prove. Arī tā tiek skatīta, protams, pētījumos. Ar sviedu provu var kontrolēt terapijas efektivitāti šūnu līmenī. Ja? Var noteikt, vai medikaments tiek lietots vai nē, paskatoties, ir pieaugums vai samazinājums, kā arī jāsaka, ka pieaugot pieredzēji, ir skaidrs, ka ir arī svarīgs laiks, kurā tiek veikta sviedru prove. Tas arī viens no izaicinājumiem, ar kuriem ir bijis nācies saskarties, kad ir jābūt pēdušam un jābūt izdzertam medikamentam, un tādā veidā tad mēs varam novērtēt pareizi šo efektivitāti. Un šajā lielajā pētījumā tātad mazinājās vidēji par 43,7 milimoliem litrā sviedru prove, tātad tik ir uzlabojusies šī funkcija šūnu līmenī. Jāsaka, ka netiek novērota korelācija starp sviedru provu un plaušu funkcijas labošanos. Kā to saprast? Ka varbūt ne visos gadījumos, ja būs sviedru proves izteikta labošanās vai normalizācija, kad tikpat ļoti izteikti labosies arī plaušu funkcija, jo, kā Arta pagājušajā lekcijā stāstīja, to arī ietekmē šī jau plaušu saslimšanas smaguma pakāpe. Ja, tas atšķirsies, ja ir izteiktākas izmaiņas, un kad šīs izmaiņas nav tik izteiktas. Tiek pievērsta uzmanība arī mikrobioloģiskajā atradnē, kas ir šīs baktērijas elpceļos. Ja, tad šajā lielajā pētījumā jāsaka, ko šiem visiem izvērtētajiem šiem galvenajiem patogēniem prevalence samazinājās. Uzsākot terapiju, iespējams, ka samazinās šo prevalenci, kāda citā tā prevalence pieauga.
Jo kopumā, jāsaka, krēpu uzstājumos pavisam minimālas izmaiņas tika novērotas, un, piemēram, pseidomonas eradikācija notika tikai 3,7% gadījumu. Un šeit arī mēs sastopamies ar izaicinājumiem. Tātad krēpas mazinās, bet vai tas nozīmē, ka arī patogēni mazinās? Šis te jaunais izaicinājums viens no ir krēpu iegūšana, kas agrāk bija iespējams regulāri, tagad bieži vien nav iespējams. Ir daudz pētījumu, kas ziņo par baktēriju daudzuma mazināšanos, bet tomēr pasaule turpina diskutēt, kāds ir labākais veids elpceļu kolonizācijas izvērtēšanai šajā brīdī, kad to nav tik vienkārši novērtēt. Spāsinājumu ir mazāk, lēnāk slimības progresija, bet tomēr redzams, ka kolonizācija bieži saglabājas ar tipiskajiem patogēniem. Tātad viņi turpina būt elpceļos. Tie paliek bojātajos elpceļos un var mainīties, var arī adaptēties. Līdz ar to nākamais izaicinājums, vai mēs varam šajā brīdī atcelt pamatterapiju, zinot to, ka tur ir tā kolonizācija, un arī uz to tādas konkrētas atbildes nav, mēs nevaram skaidri vēl atbildēt, jo arī turpinās pētījumi. Mēs zinām, ka Dānijā patreiz arī plašs pētījums notiek, kad šī pamatterapija ir atcelta un tikai skatīsies, kas notiksies ar šiem te pāsinājumiem un elpceļu kolonizāciju pēc tam dinamikā. Nākamais izaicinājums šajā te CFTR modulātoru ērā un saistībā ar mikrobioloģisko atradni un nepieciešamību ārstēt. Ja? Kad arī, piemēram, eradikācija tika izmantotas gan antibiotikas, gan arī CFTR modulātors, kurš tātad viņi abi var darboties sinerģiski, jeb uzlabot viens otra darbību. Bet ir cita problēma, kas var būt, piemēram, pie tādiem patogēniem kā aspergillas, kur ir nepieciešams precēņu terapiju lietot, vai netuberkulozās mikobaktērijas, kur arī ir specifiska antibakteriālā terapija. Un šeit jau mēs sastopamies ar šo te izaicinājumu, ka notiek jau medikamentu miedarbība, ka var mainīties koncentrācijas serumā, var mainīties iedarbības efektivitāte un blakņu biežums palielināties. Un šeit ir jāsaprot, kurā brīdī ir deva varbūt jāpalielina un varbūt ir jāmazina. Runājot par blaknēm. Kā jau visiem medikamentiem tādas var būt, un arī šiem medikamentiem tādas ir, literatūrā minētas vairākas blaknes, no pirmā acu uzmetiena liekas daudz un ļoti dikti, bet jāsaka, ka vienmēr tādā lielā sarakstā tiek pieminētas pat tās, kuras kāds atzīmējas, piemēram, tikai vienu reizi. Ja, un kas tad notiek, ja mēs skatāmies tādos lielos pētījumos? Piemēram, šajā, kas ir multicentru Itālijā veikts pētījums, redzams, ka lielākoties blaknes vieglas un īslaicīgas. Piemēram, tur, ja ir iekļauti vairāk kā 400 pacientu, tad redzam, ka blaknes lielākoties atzīmētas tikai dažiem pacientiem mazā procentuālā daudzumā. Piemēram, tikai vienam pacientam šajā pētījumā, tikai vienam pacientam depresija un trauksme 9 mēnešus pēc terapijas sākuma. Simptomi pārgāja, ka tika samazināta modulātoru deva. Aknu enzīmu un bilirubīna paaugstināšanās terapijas laikā ir labi zināma blakne, bet arī lielākoties īslaicīga. Aminotransferāzes, jeb šie aknu funkcionālie rādītāji un bilirubīns dažiem pacientiem paaugstinājās pat vairākas reizes terapijas laikā, un ir bijuši pacienti, kam viņš pieturās ilgstoši, bet pēc tam arī normalizējas. Šajā pētījumā tātad
īslaicīgi bija nepieciešamība pārtraukt terapiju 2 pacientiem dēļ izsitumiem un 3 pacientiem dēļ šī te paaugstinātiem aknu rādītājiem. Jā, tad tas ir pavisam neliels šis te daudzums. Tādi rādītāji kā plaušu funkcija barojums uzlabojas, bet citas saistītās saslimšanas, kā piemēram CF aknu slimība var arī saglabāties, vai arī varbūt palikt izteiktāka, pieaugot vecumam. Aknās ir CFT regulē žults sekrēciju un citas funkcijas žultceļu epitēlija šūna membrānās, līdz ar to mēs varētu sagaidīt, ka tur tā efektivitāte, ja tā iedarbība pēc uzsāktās terapijas varētu arī būt. Protams, ka ir palielinājušās bažas par šīm te blaknēm, kas ir saistītas ar aknām. Un vēl viens cits pētījums, kur ir iekļauti 300 pacienti, kur ir apskatīti aknu funkcionālie rādītāji un hepatotoksicitātes pieaugums, lietojot terapiju 2 gadus. Šajā pētījumā iekļauti arī pacienti, kam bija aknu saslimšana jau pirms terapijas. Un arī šeit tika novērots pārējošs šo te transamināžu pieaugums. Vieglas izmaiņas bez aknu funkciju traucējumiem. Un pārsvarā šīs te izmaiņas iekļāvās normas robežās un bija klīniski nenozīmīgas, un kam arī lielākoties sekoja normalizācija. Līdz ar ir tāds pieņēmums, ka šeit sākotnējām šām te izmaiņām, jeb šim nelielajam toksiskajam efektam seko adaptācija un pēc tam arī normalizācija. Protams, katrā gadījumā, ja ir kaut kādas izmaiņas, jāizslēdz citi iemesli, kas var to ietekmēt, piemēram, vīrusi vai antibakteriālā terapija. Tātad vairāk rādītāji ir skatīti pētījumā, gan aminotransferāzes, kas tieši par aknu šūnu bojājumu marķieris, sārmanē fosfatās, kas atrodas žultceļos un citos audos, kā glutamatransferāze, kas arī ir žultceļu bojājuma marķieris. Tātad, kādi tad ir šie rezultāti šajā pētījumā, kad bija novērots alat paaugstinājums vairāk kā 3 reizītes 1 mēnesi pēc terapijas uzsākšanas, bet jāsaka, ka arī pacientiem pirms terapijas mazākā procentuālā daudzumā, bet arī bija novērots transamināžu pieaugums vairāk kā 3 reizītes. Līdzīgi tāpatās arī ar transamināžu pieaugumu, kad ir vairāk kā 5 reizes 1 mēnesi pēc terapijas novērots 1,2% gadījumu, bet arī nelielā daudzumā bijuši pacienti, kam šādā apjomā bija palielinājušās transamināzes jau pirms terapijas. Un 3 mēnešu laikā atgriezās šajā te līmenī pirms uzsāktās terapijas gadījumos, ja šis te līmenis bija izmainīts. Dažiem pacientiem, šajā gadījumā tie bija tikai 3, kas ir 0,9%, bija hepatotoksicitātes pazīmes, kad alats pieauga lielākā apjomā un kopā ar bilirubīna pieaugumu, bet tikai 1 pacients pārtrauca terapiju. 8 gadījumos bija nepieciešamība devu īslaicīgi pārtraukt pēc tam, kad bija uzsākta terapija ar modulatoriem. Un drīz vien šie rādītāji stabilizējās. Pakāpeniski pēc tam modulators tika atkal iekļauts terapijā, un 5 pacienti sasniedza arī pilno devu. Tad kopsavilkums par šo pētījumu ir, ka smagas hepatotoksicitāte ir reti. Tas nepasliktina aknu funkciju tādā ilgstošā periodā. Tā. Jā, un, protams, kāda tad ir rīcība? Jo tas ir atrunāts un ir arī vadlīnijas, kā tad pareizi rīkoties gadījumos, ja šie te aknu rādītāji tomēr paaugstinās. Pirmais, protams, kad sākotnēji jāapsver citi iemesli, kā antibiotiku lietošana vīrusus izslēgt, un tad
kā mēs rīkojamies, ja šis pieaugums ir 3 reizītes vai bilirubīns pieaudzis, mēs monitorējam, tur nav nepieciešams neko mainīt, monitorējam, dinamikā atkārtojam šos te rādītājus. Ja pieaug vairāk kā 5 reizītes, tad devu jau nepieciešams ir samazināt, pēc tam iekļaujot, atkal ieviešot pakāpeniski. Un ja ir lielā apjomā, vairāk kā 8 reizes, tad ir nepieciešams pārtraukt, monitorēt aknu rādītājs un arī pēc tam var pakāpeniski iekļaut. Un šī te modulātora terapija var atsākt, līdz ko rādītāji ir normalizējušies vai ir mazāk kā 2 reizes virs normas. Protams, atsākot arī papildus tiek monitorēti šie te aknu rādītāji. Ir pacienti, protams, kam ir aknu slimība jau pirms uzsāktās terapijas, un to mēs arī varam saprast, jo šī te aknu slimību mēs varam iedalīt tā kā 3 stadijās, atbilstoši visiem rādītājiem, 1., 2. vai 3. stadija, un tālāk jau atbilstoši šai te stadijai ir atļauts uzsākt modulātorus vai nepieciešams mazināt šo te uzsākšanas devu, vai arī nebūtu vēlams uzsākt modulātorus. Lietošanas instrukcijā, tādēļ, ka ir šie te daži gadījumi par to, kad ir ziņots, tātad daži gadījumi par to, ka ir šī te ietekme uz aknu funkciju un ir bijušas izmaiņas pacientiem, dēļ tā ir šī te piesardzība un atbilstoši tad šim te aknu bojājuma līmenim, tad var sākt terapiju. Un arī šeit ir jau arī izpētīts un arī praksē tiek lietots, kā tad pareizi, jo ir iespējams arī pakāpeniski sākt šo terapiju, ja pirms tam jau ir aknu bojājums. Sākt tikai vienu tabletīti, vienu reizi dienā, un šī te kontrole notiek katru nedēļu, un tad pakāpeniski pa solītim, ja viss kārtībā, palielinot šo te devu. Vēl viena no blaknēm, kas tiek minēta un ir sastopama klīniskajos pētījumos, ir izsitumi. Tātad, protams, ka pacienti, kam attīstās izsitumi un domājams, ka varbūt ir saistīti ar šo terapiju, ir ļoti rūpīgi jānovēro, bet tie var būt arī ļoti vieglas pakāpes, līdz ar to terapijā izmaiņas nav nepieciešamas, var turpināt. Savukārt, ja šie izsitumi ir smagi un ģeneralizēti, un ar lielāko varbūtību, tad, ja izslēgti citi cēloņi, šī medikamenta iedarbībā radušies šie izsitumi, tad var mazināt devu vai arī pārtraukt uz brīdi, novērot, līdz šie medikamenti mazinās. Protams, vienlaicīgi noteikti jāapsver arī papildus izmeklējumi ar mērķi izslēgt vai šos te medikamentus nav izraisījis kāds cits iemesls. Mentālā veselība. Es nedaudz pieskaršos mentālā veselībā, jo par to stāstīs psihologi nākamajā prezentācijā. Bet ir tā, ka nelielā skaitā gadījumu aprakstu ir ziņots par garstāvokļa traucējumiem, trauksmi vai depresiju cilvēkiem, kuri lieto modulātorus. Dažos gadījumos šie simptomi mazinājās pēc zāļu pārtraukšanas vai mainas, tādēļ tas ir saistīts kopā ar šo medikamentu lietošanu. Bet arī šeit, protams, ka ir jāņem vērā, ka arī šādām problēmām ir daudzi citi iespējami veicinošie faktori, tostarp nepieciešamību no jauna izvērtēt nākotni, kā arī pagātnes domas un pašreizējais dzīves ritms. Respektīvi, arī šajā gadījumā ir jāizvērtē daudzi šie te iemesli, kas var būt par iemeslu varbūt šīm te mentālā stāvokļa izmaiņām. Nav pierādījumus, kuriem balstīt konkrētas vadlīnijas, taču vispārīgie principi ietver, ka, protams, ka ir multidisciplināra pieeja un noteikti uzsver psihologa iesaisti.
Šajā pašā, ko es sākumā minēju, lielajā pētījumā, kad bija vairāk kā 16 tūkstoši dalībnieki, arī tika skatītas šīs depresijas attīstība un izmaiņas. Tad ir novērots, ka pirms terapijas 24% gadījumu, un tad 1 gadu pēc terapijas 25,6% gadījumu, un 2 gadus pēc terapijas 27,8% gadījumu it kā pieaug šis daudzums, bet uz ko atsauc šajā pētījumā, ka tomēr līdzīgs šīs depresijas pieaugums novērots arī šiem te pacientiem šajos 5 gados līdz terapijas uzsākšanai. Vēl cits pētījums, kur atsevišķi skatīt šis depresijas attīstības risks, kur dažādi klīniskie pētījumi, modulātori pētījumi, reģistra dati iekļauti kopā, aptverot 61 000 pacientu. Un šeit tad bija tāds secinājums, kad cilvēkiem, kuri lieto modulātoru ar depresiju saistīto nevēlamo notikumu biežums, atbilst depresijas fona epidemioloģija CF populācija un neliecina par cēloņu sakarību starp šo medikamentu terapijā un šo te depresijas attīstību. Tomēr jāsaka, ka, lai gan ir šie te lielie pētījumi, bet literatūrā arī var lasīt dažādus gadījumu aprakstus, mazākus pētījumus, kur tomēr min šīs te izmaiņas, gan gara stāvokļa, gan nomāktība, varbūt miega traucējumi bērniņiem, aizkaitināmība, garstāvokļa izmaiņas, tātad arī grūtības iemigt vai mūrginaktīs. Tātad, ka varētu būt saistība ar šo te modulātoru lietošanu. Un ir izvirzītas dažādas hipotēzes, jo, kā mēs runājam sākumā, šis te CFTR olbaltums ir dažādos orgānos, un viņš ir arī smadzenēs, un arī hipotalāmā un hipokampus tādas specifiskas struktūras, un šī rajona atbild par miegu, emocijām, atmiņām. Un līdz ar to tiek izvirzīta šāda hipotēze, jeb iespējamība, kad šie modulātori var ietekmēt mentālo stāvokli. Un šeit gribu arī parādīt pētījumu, kur ir pētīts tātad, kas notiek, ja šo devu samazina medikamentiem. Jā, tad šeit tika iekļaut 266 pacienti, un tad 19 no viņiem, tātad 7% gadījumu ziņoja, ka viņiem trauksme, nomāktāks gara stāvoklis, bezmiegs, šī te smadzeņu migla vai koncentrēšanās grūtība. Un tad 13 no viņiem deva tika mazināta, un šī uzlabojums tika novērots 10 pacientiem no 13. Šeit uzreiz būtu pieminēšu, jo rakstīts arī par to sviedru provi, kad, protams, ka gadījumos, kad nepieciešams samazināt devu vai varbūt atcelt uz kādu brīdi, tad nepieciešams monitorēt šo te gan klīnisko stāvokli, simptomus, bet arī šī te sviedru prova mums palīdzēt izvērtēt to terapiju uz pilnas devas un kas notiekās pēc tam, ka šī te deva tiek mazināta. Tad nākamais izaicinājums CFTR modulātoru ērā ir grūtniecība. Jo šī te jaunā terapija, protams, šīs te jaunās iespējas uzlabo dzīves kvalitāti un kvantitāti, uzlabojas plaušu funkcija, barojums, uzlabojas dzīves kvalitāte. Līdz ar to pieaug to sieviešu skaits, kuras vēlas grūtniecību. Un nav lieli pētījumi, tāpēc, ka no lielajos pētījumos grūtnieces netiek iekļautas, bet ir līdz ar to dati ir salīdzinoši ierobežoti. Tomēr ir vairāki gadījumi apraksti un kaut kādas, kur mazāk ir šie te mazāks dalībnieku, tas skaits un izskatās daudzsološi un zināmā mērā sniedz tādus pozitīvus un daudzsološus datus. Kas tad notiek arī?
papildus šai te, tātad, kas tad notiek, kad tiek uzsākta CFTR modulātoru terapija, ka uzlabojas barojums, bet arī iespējams uzlabojas dzemdes kakliņa gļotu, tātad konsistence. Viņas vairs nav tik viskozas, mainās arī pH, līdz ar to arī uzlabojas auglība un biežāk iestājas grūtniecība. Tad vēl viena lieta, kam ir jāpievērš uzmanība, ir kontracepcija, jo, piemēram, ir atsevišķs ziņojums, kad 7 no 12 sievietēm, kas pirms tam ziņoja par neauglību, ieņēma bērniņu pēc uzsāktās jaunās terapijas. Lielākai daļai medikamentu, ko lieto cistiskās fibrozes pacientes, ir jau pietiekami zināma ilgstoša vēsture un zinām jau drošības pakāpe arī lietošanai grūtniecības laikā, kas savukārt nav tā ar šo te jauno terapiju ar CFTR modulātoriem, jo šī te vēsture nav tik gara. Līdz ar to tik droši šie te dati vēl nav izpētīti. Tas, kas notiek, protams, kad pētījumi ir gan ar cilvēkiem, bet ir arī ar dzīvniekiem. Un šeit tātad ir ar dzīvniekiem pētīts katrs atsevišķais šis te modulātors, un ko tad redz šeit, kad pat ļoti lielās, tātad cilvēkiem pat lielās toksiskās devās, tika konstatēta pavisam neliela ietekme uz augli tādā ziņā, ka varbūt bija samazināts ķermeņa svars. Visi modulātori šķērso placentu, un ivakaftoram ir novērots šis te saistība ar kataraktas, jaundzimušo kataraktas attīstību. Tādēļ ir nepieciešama piesardzība. No cilvēkiem, protams, ka ir arī aprakstīti šie te gadījumi ar grūtniecību, kad tiek lietoti CFTR modulātori, un kad tiek kontrolēta gan plaušu funkcija, gan skatīts, kurā laikā bērniņš piedzimst, un šajos te vairākos nekādas, teiksim, auglim malformācijas netika novērotas. Bija gadījumi, kad māmiņas bija jau grūtniecības laikā atcēlušas šo te jauno terapiju, pēc kā tad bija arī pasliktināšanās, plaušu funkciju krišanās, un šo terapiju bija nepieciešams atjaunot. Ja? Līdz ar to tad šī terapija tika lietota visu grūtniecības laiku. Mazāki pētījumi tātad ir, viens, kur ir iekļautas 64 grūtnieces, kur arī netiek novērotas CFTR modulātoru nekādas izraisītas blaknes. Arī cits pētījums, kur grūtnieces, kas turpināja modulātoru terapiju grūtniecības laikā, viņam bija stabila plaušu funkcija, nebija nepieciešams intravenozās antibiotikas, un arī bērniņiem netika novērotas nekādas malformācijas. Nākamais izaicinājums ir, protams, arī laktācija. Jo arī šeit tā ietekme vēl nav pietiekami izpētīta. Jo arī šeit ir jāapsver dažādi faktori. Viens, vai sieviete spēj noturēt pietiekamu ķermeņa svaru laktācijas periodā, kas arī paņem ļoti daudz enerģijas no māmiņas. Nākamais, izvērtēt medikamentu lietošanas ieguvumu mātei un riska auglim, varbūt attiecību. Ja, tas ar šie jautājumi, ar ko nākās saskarties. Un jāsaka, arī šeit vēl nav pietiekami datu par drošību laktācijas periodā, līdz ar to tiek rekomendēta piesardzība. Ir neliela pētījuma, iekļaujot 27 un 26 jaundzimušos, kas tika zīdīti māmiņām, kas lietoja modulātors. Komplikācijas netika konstatētas.
Bet šeit jāsaka, ka šajos pētījumos, kas ir bijuši arī ar dzīvniekiem, kad skaidrs, ka krūts pieniņā šis te modulators ir atrodams. Tātad pašreizējie drošuma dati par modulātoru lietošanu grūtniecības zīdīšanas laikā salīdzinoši ir pārliecinoši, tomēr ilgtermiņā šis drošums joprojām nav skaidrs. Tādēļ nepieciešama turpmāka novērošana un tā skatīties turpmākos ziņojumus. Tātad ekspertu grupa, kas apvieno Eiropu, Austrāliju, Jaunzēlandi, šo raksturo kā iespējami droši, kad ir lietot zīdīšanas laikā, jo nav konstatēta toksicitāte dzīvnieku modeļos, bet ir ierobežoti dati tomēr cilvēku populācijā, un šis te modulators ir zināms, ka krūts pieniņā nonāk. Noteikti tiek rekomendēta zīdaiņa oftalmoloģiskā izmeklēšana, dēļ šiem te datiem, kas ir konstatēti dēļ šī ivakaftora iedarbības uz iespējamu kataraktas attīstību, un kā arī aknu funkcionālo testu noteikšana arī tiek rekomendēta mazajiem bērniņiem. Monitorēšana CFTR modulātoru terapijas laikā arī ir noteikta un notiek pēc schēmas, un, protams, papildus, ja ir kāda nepieciešama vai kādi simptomi parādās. Jā, tātad ir noteikts, ka sākumā, biežāk tiek noteikti saknu funkcionālai rādītāji, lai tomēr mēs izsakotu līdzi un izslēgtu, kad attīstās šīs te blaknes. Noteikti arī emocionālās sfēras izvērtēšana, CFQR anketas un arī trauksmes un depresijas anketas pēc noteiktiem periodiem. Lūdzam aizpildīt, lai varētu izsakot šai te attīstībai. Un, protams, tiek sakots plaušu funkcijas rādītājiem, sviedu proves tests tiek atkārtots, kā arī rekomendācijas ir, kad ir nepieciešama acu ārsta konsultācija, kā arī dinamikā elastāzes noteikšana FCS tiek veikta. Un tad īsi arī prezentēšu, kāda ir tad mūsu Latvijā pirmā gada pieredze ar CFTR modulātoriem. Tad mums 46 pacienti saņem šo te trīskāršo terapiju, un 54% gadījumu pirms tam pacienti bija saņēmuši dubulto terapiju, kas ir lumakaptors, ivakaptors, un pārgājusi trīskāršo terapiju. Līdzīgās vienādās proporcijās 50% ir gan sievietes, gan vīrieši. Mēs skatījāmies svara izmaiņas un bija vērojams šis te pieaugums, un tad, kas ir izteiktāks sevišķi pirmajos 6 mēnešos, pēc tam turpina pieaugt, bet vairs netika izteikti kā sākumā. Plaušu funkciju mēs skatījāmies. Kopā redzam, kad ir šis te pieaugums gada laikā. Labajā pusītē šajā te grafikā ar tiem punktiņiem tur ir atzīmēts katrs pacients atsevišķi. Un te ir redzamas tāds atšķirības, ka citam vairāk pieaug plaušu funkcija, citam mazāks ir šis pieaugums. Un arī ar plaušu funkcijām izteiktāks šis pieaugums bija sākumā pirmajos 6 mēnešos, un pēc tam šīs te izmaiņas vairs nav tik straujas, bet saglabājas stabilas. Sviedu proves izmaiņas, tad arī visstraujākais šis te kritums pirmajos 6 mēnešos, un pēc tam arī novēro mazināšanos, bet vairs netik izteikti kā sākumā. Mēs arī skatījāmies vitamīnu līmeni un mikroelementu līmeni, un šīs izmaiņas bija tā statistiski skatoties nelielas, jāsaka. Ja? Un tad tam D vitamīnam pieaugumu mēs redzam, un citiem vitamīniem dažādi. Kādam varbūt mazāka koncentrācija, kādam paliek līdzīgi kā pirms terapijas. Līdzīgi arī ar mikroelementiem, cinku un selēnu. Šī ir tā CFQR anketa, ko mēs prasam periodiski aizpildīt. Šī te anketā tad nosaka šo te
labsajūtu no dažādām orgānu sistēmām, skatoties no paša pacienta puses, jo citreiz tas var būt arī tieši no pacienta puses, kā viņš jūtas, tas būs pirmais, kas pamanīs šīs te izmaiņas. Šādi mēs redzam šo te grafiku no visām sistēmām, ja mēs salīdzinām sākotnēji veikto un pēc kāda perioda. Un tad jāsaka, mūsu pacientiem, tad es šeit ieliku tikai 3, kad ir emocionālā sfēra, fizikālā sfēra, šī fiziskā pašsajūta un arī respiratorā šī te sfēra. Tad jāsaka, ka tādas nozīmīgas izmaiņas emocionālajā un fizikālajā kopsumā, skatoties visiem pacientiem, netika novērots, bet statistiski pieauga šīs te respiratoras sfēras uzlabojums. Tātad tas, kā pacienti jūtās no elpceļu puses. Tad tika izvērtēts arī trauksmes un depresijas attīstības risks un varbūt pakāpe skatoties kopsumā, gan visus pacientus kopā, gan arī katru pacientu atsevišķi, tad kopumā jāsaka, ka tās izmaiņas nebija tik lielas, salīdzinot kā sākot terapiju un pēc tam terapijas laikā. Bet, ja mēs paskatāmies katru pacientu atsevišķi, tad mēs redzam, ka lielākā pacientu grupa ir tāds minimālas depresijas vai vieglas depresijas šajā līmenī. Un tad ir kāds pacients, kuram ir tomēr arī smaga depresija. Un jāsaka, ka gan šeit mūsu pētījumā, gan arī lielajos pētījumos jāsaka, cik liela nozīme īstenībā ir šiem testiem, ka mēs redzam, ka kopumā varbūt lielas izmaiņas nav, bet mēs varam tomēr izvērtēt katru pacientu individuāli un jau redzēt katram pacientam atsevišķi. Viņam ir izmaiņas vai nav, vai ir nepieciešams kaut ko pamainīt terapijā. Un tad, lūk, jau tuvojoties noslēgumam, tad kas tad ir nākamais solītis? Runājot par 3-kāršo terapiju, tad nākamais medikaments būtu vanzakaftors, tezakaftors, deutivakaftors. Un ar ko tad viņš atšķirās? Jā, tātad lekcijas sākumā es rādīju šo te pašu schēmu, un tad kur mēs redzam, tur, kur piesaistās šis te korektori, tezakaftors, eleksakaftors, ja, tad šeit tezakaftors paliks, bet, teiksim, eleksakaftors tiek nomainīts ar vanzakaftoru tieši šim te medikamentam jaunajam. Viņam vienkārši tam vanzakaftoram savādāka nedaudz struktūra kā eleksakaftoram, un ivakaftoru, ja mēs skatāmies šeit pie šūnas membrānas līmenī, ja, kur ir potenciētais, šis te ivakaftora vietā nāk deutivakaftors, un viņš atšķirās ar to, ka viņš ir ilgstošas darbības, līdz ar to viņu ir nepieciešams lietot tikai 1 reizi dienā. Vai tā ir nākotne? Salīdzinot pētījumu ar jau esošo 3-kāršo terapiju, tad nav sliktāks salīdzinot plaušu funkcijas uzlabošanos un salīdzinot drošumu un pacientiem spēju tolerēt medikamentu. Arī viņš nav sliktāks par šo te jau esošo 3-kāršo terapiju. Pozitīvais ir tas, ka lietošana tikai 1 reizi dienā. Patreiz viņš apstiprināts ir no 6 gadu vecuma pacientiem, un šeit pozitīvais būtu jauni mutāciju varianti, kas ir tagad būtu, kas reaģētu uz šo te terapiju, līdz ar to ļaujot terapiju uzsākt vairāk pacientiem, kam pagaidām nav atbilstošas mutācijas. Tā, paldies par uzmanību.